Tātad par e-rēķiniem. Sākumā pastāstīšu, kas tad tas ir un kāpēc viņš mums ir uzkritis visiem uz galvas. Tātad e-rēķins ir rēķins, ko tātad likumā mēs esam nodefinējuši, ka tas ir rēķins samaksāšanai. Un šeit ir tā atšķirība, ka tā nav tātad pavadzīme, jo šajā rēķina formātā nav visa informācija, kas mums pēc likuma ir jāievieto pavadzīmē. Tur trūkst informācija, ja tur nav iespējas ievietot informāciju par derīguma termiņiem vai par sēriju numuriem un tādām specifiskām lietām. Līdz ar to tas ir rēķins, kas ir apliecinājums nodokļu maksāšanai un naudas samaksāšanai. Un šis rēķins ir īpašā formātā, jeb XML, bet šeit būtu svarīgi saprast, ka ne katrs XML fails ir e-rēķins. Tikai noteiktā formātā veidots šis fails ir šis e-rēķins. Tā pats klients var apskatīties, vai tas ir šis mūsu apstiprinātā formāta vai standarta rēķins. Var pavērt vaļā to XML un augšā būtu jāparādās vārdiņiem UBL, būtu kaut kur jāparādās billing vārdiņam, PayPal vārdiņam, tad var cerēt, ka tas jau ir vairāk e-rēķins, nevis kāds eksportēts fails, vienkārši XML fails, jo arī šobrīd no grāmatvedības programmām vai no paša Excel var izeksportēt datus XML formātā, bet tas nebūs e-rēķins. Un vēl viena nianse ir tāda, ka arī mums klienti kādreiz atsūta tādu XML failu, kurš tiek saukts par e-invoice un prasa, kāpēc tas tā kā neiet iekšā Moneo. Ja? Tātad e-invoice nav e-rēķins, kaut gan šis nosaukums ir ļoti, ļoti līdzīgs, jo e-invoice ir igauņu specifisks formāts, kas ir jau ieviests vairākus gadus atpakaļ. Ar šo formātu arī veiksmīgi strādā ļoti daudz Igaunijas uzņēmumi. Un, protams, viens otrs fails arī atnāk uz Latviju, bet tas atkal nav šis specifiskais e-rēķina formāts, un viņš neatbilst tādam e-rēķinam. Nu, lūk, ko tas nozīmē, ka e-rēķins nav pavadzīme, tātad jums atkal ir tas jāpārdomā savā dokumentu plūsmā. Tas nozīmē, ka jūs no sagatavotas pavadzīmes, protams, varēsiet uztaisīt e-rēķinu, bet visdrīzāk tas nozīmē, ka klientam jums būs jāpiegādā divi faili. Viens būs vecā labā pavadzīme, uz kuras būs visi pavadu dokuments, uz kuras būs visas preces un visa vajadzīgā jums informācija, un tad būs e-rēķins, kas būs šis rēķins grāmatvedībai, kas pieprasa šo naudas samaksu. Tā. Tālāk par e-rēķinu izmantošanu. Šo varbūt jau lielākā daļa grāmatvežu zina. Tātad e-rēķins obligāti ir mums jāizmanto no 1. janvāra norēķinos ar valsts pārvaldes iestādēm un uzņēmumiem. Tātad tiem Moneo lietotājiem, kuriem klienti ir valsts pārvaldes iestādes, no 1. janvāra ir jānosūta, tad pienākums nosūtīt šo rēķinu e-rēķina formātā. Kurš jūsu klients ir valsts pārvaldes uzņēmums, kurš nav, to jums pašiem jānoskaidro. Finanšu ministrija arī ir devusi saiti, kas man tur vēlāk parādīsies, kur var atrast šo iestāžu kodifikāciju, un pēc tā nojaust, vai šī iestāde ir, vai šā iestādē ir šobrīd no janvāra ir obligāti jāsūta e-rēķina vai nē, bet es arī ieteiktu jums sazināties ar saviem klientiem un noskaidrot, kādā veidā viņi gaida rēķinus, kādā veidā viņi ir gatavi saņemt šos e-rēķinus. Nu, lūk, un jau no 26. gada šie e-rēķini ir obligāti jāizmanto visiem uzņēmumiem savā starpā, un vēl viens pienākums būs nosūtīt e-rēķinus valsts ieņēmumu dienestam. Tātad jāsaprot, ka no e-rēķiniem mēs laikam neizmuksim. Jāsaprot arī tas, ka visdrīzāk e-rēķinos tiks iekļaut aizvien vairāk informācijas, tie formāti mainīsies, papildināsies, un mums būs aizvien vairāk informācijas jāsniedz valsts iestādēm. Tātad, protams, ka
vislielākā interese saņemt šos e-rēķinus ir nodokļu pārvaldei, un tas arī veicinās to, ka Latvija varēs ātrāk atgūt PVN starp valstīm samaksāto. Un, protams, uzņēmējiem ne pašā sākumā, bet tad, kad šis process būs iegājies un apgūts, protams, uzņēmējiem arī tas dod efektu, jo pēc būtības vairs nebūs jāpārvada rēķinu informācija savā sistēmā, bet ceram, ka divas grāmatvedības sistēmas varēs apmainīties ar datiem. Nu, lūk, lai mēs varētu apmainīties ar e-rēķiniem, mums sākumā e-rēķins ir jāizveido, un kur tad mēs varam veidot e-rēķinu. Tātad, protams, uzņēmējiem ir jāsaprot, kur šie rēķini šobrīd tiek veidoti. Ja jums daļa rēķinu, piemēram, tiek veidota interneta veikalā, daļa tiek pēc tam importēta Moneo, tātad jums ir jāsaprot, kurā brīdī jūs veidosiet šos e-rēķinus. Tātad, ko es nepieminēju, tas ir jāsaprot, kad privātpersonām mēs nesūtīsim e-rēķinus, ne nākamgad, ne aiznākamgad. Tātad privātpersonām joprojām mēs sūtīsim PDF rēķinu. Valsts iestādēm mēs sūtīsim no janvāra e-rēķinus, un pārējiem uzņēmējiem mēs sūtīsim vēl pēc gada šos e-rēķinus. Tātad būs tāds brīdis, kad būs dažādi rēķina formāti jums jāveido un jāsūta. Un tas jums ir jāpārdomā un jāsaprot, kā tas notiek, kā tas strādā kopā ar noliktavas darbu un kurā brīdī jūs šo e-rēķinu sūtat. Nu, lūk, tātad e-rēķinu jūs varat izveidot Moneo jau šobrīd. Tiem klientiem, kas ir ārpakalpojumu grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, tātad ārpakalpojumu grāmatveži, iespējams, ka jūsu klienti jums prasa, ko darīt ar rēķiniem un kur tos veidot. Tātad mums ir jauns produkts, kas saucās Moneo Go. Tas ir web bāzēts rēķinu pārvaldības sistēma, ko es arī parādīšu, kur jūsu klienti var veidot šos e-rēķinus. Nu, un trešais veids ir šī e-adrese, kur arī manuāli var šos rēķinus uztaisīt, aizpildot formu. Ja? Šeit ir jāsaprot, protams, ja jums ir 1 vai 2 rēķini, vai jūsu klientam ir 1 vai 2 rēķini, tos var uztaisīt e-adresē, bet kopumā e-adrese vairāk līdzinās e-pastam. Tur šo rēķinu pārvaldība ir sarežģīta, taču tajā e-adresē var šos rēķinus nosūtīt. Tā, nu lūk, kā šos rēķinus veidot, es parādīšu pēc brītiņa. Tad, kad mums šis e-rēķins, XML formātā dokuments ir gatavs, tad mums ir jāsaprot, kā mēs to nogādājam savam klientam. Nu lūk, un kopumā likums mums atļauj izmantot dažādus piegādes kanālus. Kas ir piegādes kanāls? Tas ir serveris, kas veic šo failu pārsūtīšanu. Tāpat kā šobrīd, ja mēs pārsvarā sūtam rēķinus pa e-pastu, tad starp mani, kas veido dokumentu, un starp manu klientu, kas saņem šo rēķinu, ir pa vidu e-pasta serveri, kas šo failu pārsūta. Tieši tāpat notiks ar e-rēķiniem. Pa vidu būs serveri, kas šos failus pārsūtīs. Mēs joprojām varam sūtīt e-rēķinus pa e-pastu, un tas ir likumā pieļautais veids. Kopumā uz to jāskatās, ka kaut kādā brīdī nākotnē iespējams, ka to vairs likums neatļaus, jo e-pasts, protams, nav super drošs kanāls, un tas arī klientiem ir jāizmēģina, vai šie XML faili nonāk līdz jūsu klientam kādreiz. Viņi varbūt vienkārši netiek piegādāti, jo e-pasta sistēmas varbūt ir ļoti aizdomīgas, un viņiem liekas, ka XML fails ir kāds vīrus un vispār viņu nenosūta. Tātad e-pasts joprojām ir iespējams sūtīt šos e-rēķinus pa e-pastu, bet tas nav drošākais kanāls. Otrs veids ir izmantot e-rēķinu operatoru. Es šeit esmu ielikusi Unified Post logotipu, bet ir arī citi e-rēķinu piegādes starpnieki, tādi kā Telema, iespējams, ka parādīsies vēl jauni. Tie ir starpnieki, kas tad arī pārsūta šo failu jau automātiski, jums nav jāveido e-pasts. E-rēķina sūtīšana caur e-pastu vai caur starpnieku notiks automātiski, jeb jums kā grāmatvedim
nekas īpaši nav jādara, šis rēķins tiks nosūtīts. Un tā tad ir vēl mazliet manuālāks darbs šobrīd. Tātad šo e-rēķina failu jūs varat lejupielādēt uz sava datora un augšu pielādēt uz adresi, uz e-adresi manuāli. Tātad rēķinu jūs sagatavojat Moneo, bet nosūtīšanas kanālā, tā kā paskastītē ieliekat e-adresē to manuāli. Un, protams, uzņēmēji savā starpā var vienoties par citiem piegādes veidiem. Varbūt tas ir kāds serveris, uz kurien jūs augšu pielādējat šos rēķinus, un jūsu klients no turienes viņus paņem, un tas jums ir jāvienojas jau ar saviem klientiem. Nu, lūk, kā tas notiek man jau, tad es parādīšu mazliet vēlāk. Vēl es gribēju pieskarties tam, ko nozīmē šie starpnieki, jeb šie e-rēķina operatori, jo par to ir visvairāk jautājumu no klientiem. Tātad atkal šeit šobrīd ir Unified Post, ir arī citi operatori, ar kuriem mēs aktīvi strādājam un veidojam šos savienojumus. Tātad, ko nodrošina operators? Viņš nodrošinās šo jūsu e-rēķina piegādi automātiski uz visdažādākajiem saņēmējiem. Tas iekļauj gan e-adresi, tas nozīmē, ka jums nebūs manuāli failiņš jāaugšu pielādē uz e-adresi, tas notiks automātiski. Tāpat starpnieks piegādā rēķinu uz jūsu klienta datorprogrammām, ja viņas ir savienotas. Un tāpat no 26. gada 1. janvāra starpnieks piegādās šos rēķinus arī uz valsts ieņēmumu dienestu. Un vēl kas ir svarīgi šobrīd, lai jūs varētu nosūtīt e-rēķinu ārpus Latvijas, jeb uz tā saukto starptautisko PayPal tīklu, kur ar e-rēķiniem apmainās visa Eiropa, jums ir vajadzīgs starpnieks jebkurā gadījumā. Un tātad caur šo e-rēķina operatoru jūs varat sūtīt un saņemt arī rēķinus ārpus Latvijas. Vēl ir jāsaprot, ka šis starpnieks, kas nodarbojas ar rēķinu pārsūtīšanu, ir maksas pakalpojums. Šobrīd es parādīšu cenu lapu, to, ko mums piedāvā Unified Post savienojums. Tātad par savu pakalpojumu viņi prasa mēnešu maksu un 10 centus par katru rēķina saņemšanu un nosūtīšanu. Šeit ir atkal jāsaprot, ja jūs pieslēdzaties e-rēķinu starpniekam, jūs varat gan sūtīt šos rēķinus, gan arī saņemt automātiski datus par rēķiniem. Protams, te ir liels jautājums, cik daudz e-rēķinus tieši jums sūtīs, ja? Jo, ja mēs gribam automatizēt šo datu apstrādi, tad, protams, mums interesē automatizēt ienākošo rēķinu datus. Tad, protams, ir jautājums, cik daudz šos rēķinus jums sūtīs atkal jūsu piegādātāji. Es šeit laikam aicinātu tos klientus, kuriem no 1. janvāra ir jāsūta daudz rēķinu uz valsts iestādēm, noteikti atsaukties, uzrakstīt mums uz supportu, kad jūs esat šāds klients un jūs gribat šo lietu darīt automātiski, tātad automatizēt šo procesu. Ja jums ir 5-10 rēķini, droši vien jūs varat janvārī šo augšu pielādu uz e-adresi veikt manuāli, bet ja šo rēķinu ir 50 vai 100 vai vairāk, tad, protams, iedzīgākais veids ir šo procesu darīt automātiski, un tur vajadzīgs ir šis e-rēķina operators pa vidu. Uzņēmējiem, par ko būtu šobrīd jāpadomā, tātad kādu piegādes kanālu jūs izvēlaties, tātad cik daudz no jūsu klientiem pieprasa sūtīt šos e-rēķinus no janvāra. Šeit ir lūk divas saites, kur var apskatīties savu klientu, tātad statusu, vai viņi ir valsts pārvaldes iestāde vai nav. Vai arī, tā kā es teicu, jums ir jāsazinās ar saviem klientiem un viņiem jājautā, kā viņi vēlas saņemt šos e-rēķinus. Jo daži no uzņēmumiem ir gatavi, vai arī viņi nav vēl savas sistēmas automatizējuši, un viņi vēlas saņemt e-rēķinu caur e-pastu, tad jūs viņiem sūtīsiet caur e-pastu. Nu, lūk, un otrs jautājums, protams, cik daudz klientu jums ir ārpus Latvijas un kā šie klienti vēlas saņemt e-rēķinus. Tātad, ja viņi prasa jums piegādāt e-rēķinus caur PayPal tīklu, tad jums ir arī vajadzīgs e-rēķina operators un jums ir jānoslēdz līgums ar viņu.
Nu, lūk, un ja kāds no uzņēmējiem, kuram arī nav pienākums sūtīt šos e-rēķinus no janvāra, bet viņš aktīvi domā, kā automatizēt rēķinu apriti, protams, ka viņš var sākt to darīt jau maksimāli ātri. Ja viņš ir pietiekami spēcīgs spēlētājs tirgū, viņš, protams, var pieprasīt no saviem piegādātājiem, kad es vēlos saņemt e-rēķinu formātā rēķinus un tādā veidā automatizēt savu ienākošo rēķinu plūsmu. Sākumā es parādīšu Moneo Go. Tas ir jauns produkts, varbūt par to nav dzirdējuši visi, bet tas ir produkts, kas šobrīd ir tieši veidots priekšgrāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem, viņu klientiem faktiski. Tātad tas ir produkts, kur klients var veidot rēķinus, un pie noteiktiem iestatījumiem šos rēķinus viņš var nosūtīt automātiski pa e-rēķinus pa e-pastu vai tāpat lejupielādēt uz sava datora. Tātad te ir vienkārši datu panelis par biznesā notiekošo, un tad te ir realizācijas rēķini un piegādātāju rēķini, ko tātad lietotājs redz, un veidojot šeit jaunus rēķinus, klients var lejupielādēt e-rēķinu uz sava datora vai attiecīgi to nosūtot pa e-pastu. Tiks pievienoti divi failiņi. Viens no tiem būs ierastais PDF fails, un otrs būs e-rēķins, jeb XML. Tas ir par šo specializēto e-rēķinu pārvaldības rīku. Tālāk ķeramies tātad pie paša Moneo. Pie mūsu ierastā Moneo. Nu, lūk. No Moneo jūs šobrīd varat automatizēt e-rēķinu veidošanu un sūtīšanu caur e-pastu un arī caur e-rēķinu operatoru. Lai e-rēķina sagatavošana notiktu veiksmīgi, jums ir vajadzīgas dažas lietas. Nu, pirmā lieta, protams, mums ir jābūt sistēmā informācijai par kompāniju, informācijai par jūsu uzņēmumu. Tātad paskatīsimies, kas ir galvenie rekvizīti rēķinā. Tātad, protams, ir jūsu nosaukums, jūsu reģistrācijas numuram obligāti jābūt. Ja jūs esat PVN maksātājs, tad arī PVN reģistrācijas numuram, un svarīgi ir arī bankas konts, jo bez tā rēķins īsti nebūs rēķins. Ja šie dati nav, tad arī tas e-rēķins būs ar kļūdu. Un tad nākamais iesim pie paša rēķina. Ir vairākas lietas, ko mums nāksies kodificēt priekš tā, lai to saprot Eiropa. Un tās ir, to rādīšu no paša rēķina. Tātad viena lieta ir rēķina veids, jeb darījuma veidi, ko mēs zinām grāmatvedībā. Un šeit ir parādījies jauns lauciņš, kas saucās e-rēķina veids. Tur iekšā ir lietotājiem varbūt nepārāk saprotami kodi. Šī ir kodifikācija, kas ņemta tieši no noteiktā šī e-rēķina kodēšanas noteikumiem. Un es uzreiz saku, ka šos kodus mēs izplatīsim visās datubāzēs automātiski. Un gadījumā, ja jums ir kāds rēķina veids, no kura jūs veidojat rēķinu, bet viņam nav koda, tad mūsu helpā būs saite uz to vietu, kur šos kodus var apskatīties un ievietot ar roku, vai arī sazināties ar mūsu atbalsta dienestu, un viņi palīdzēs šo kodu piemeklēt. Tātad rēķina veidiem ir jauni kodi. Ja savā datubāzē jūs redzat, ka šeit ir tukšs, tad es teiktu, ka vajag pagaidīt brītiņu. Varbūt kādā no datubāzēm nav izplatījies, bet ja jūs pēc pāris nedēļām šo kodu tur nav, jums ir jāraksta uz atbalsta dienestu, un mēs palīdzēsim, pārbaudīsim, kādēļ šie kodi nav izplatījušies. Tātad tā ir viena vieta, šie darījuma veidi, jeb šie rēķinu veidi, lai nosūtot rēķinu, mēs zinātu, vai tas ir priekšapmaksas rēķins, kredīta rēķins, vai tas ir parastais rēķins apmaksai. Lūk. Otra lieta ir mūsu PVN kodi. PVN kodi. PVN kodiem
Pavērsim vaļā mūsu pašu 21. PVN kodos tāpat ir jauni lauciņi, kuriem priekšā ir vārdiņš e-rēķina. Tātad e-rēķina nodokļu kategorija un arī tā saucamais VATEX kods, jeb kods, kas atsaucās uz konkrētu direktīvas pantu, speciālā kodā, kas paskaidro, kādēļ mums uz rēķina, teiksim, ir PVN ar nulles likmi. Tātad šos kodus mēs arī izplatīsim. Atkal ir jāņem vērā, ja jums ir kādi savi veidoti PVN kodi, tad mēs par tiem nevaram jums pateikt, kādi tur būs tie kodi. Jums ir jāsazinās ar atbalsta dienestu un jāsaprot, kādus kodus mēs tur liksim iekšā. Tātad arī šie kodi būs pieejami visās datubāzēs. Vēl viena lieta, kas mums jākodificē īpašā veidā, ir šīs mērvienības. Pavērsim vaļā arī mērvienības. Mērvienībās arī ir lauciņš e-rēķina mērvienība, kas atkal ir kodificēti īpašā veidā, ko mums nosaka šie Eiropas faila noteikumi. Atkal mēs esam ielikuši standarta iestatījumos diezgan daudz šīs populārākās mērvienības, un visiem viņiem ir e-rēķina kodiņš klāt. Ja jums ir kādi īpašas mērvienības, kuras šeit nav, mēs palīdzēsim jums atrast šo e-rēķina mērvienības kodu. Šo kodu ir ļoti, ļoti daudz. Atsevišķi kodi ir katram palašu veidam un izmēram un tā tālāk un tā tālāk. Tos mēs nelikām visiem. Tātad mēs esam ielikuši populārākās mērvienības, bet jums ir jāskatās, vai jums ar to pietiek. Lūk, tātad mērvienību kodi arī tiks visiem automātiski izplatīti. Tā, nu dodamies tālāk. Kā tad mēs tiekam pie e-rēķina? Es parādīšu, kā iestatīt e-rēķinu sūtīšanu pa e-pastu automātiski. Tātad ir 3 vietas, kur jūs to varat noteikt. Tātad man jau galvenajos iestatījumos pie realizācijas parametriem ir jauna vietiņa, kur rakstīts e-rēķins, sūtīt e-rēķinu. Un šeit šobrīd ir 2 iespējas, vai nu mēs sūtam pilnīgi visiem, vai nesūtam nevienam. Nu, es pieņemu, ka no 1. janvāra mēs šeit atstāsim nesūtīt. Tātad pilnīgi visiem mēs varbūt nesūtam, bet, nu, ja kāds grib visiem sūtīt pa e-pastu kopā ar XML, tad to šeit norādot, pilnīgi visiem e-pastiem būs klāt arī e-rēķins. Te gan ir jāņem vērā to, ka šo 2 failu sūtīšana ir iespējama tikai un vienīgi izmantojot iebūvēto e-pasta serveri. Ko tas nozīmē? To es tūlīt parādīšu. Pēc brītiņa pabeigsim par tiem iestatījumiem. Tātad jums ir jāizmanto iebūvēto SMTP serveri e-pastiem. Jūs nevarat sūtīt šos 2 failus caur Outlooku vai caur jūsu e-pasta programmu, ja kāds to dara. Lūk, tātad mēs varam ieslēgt e-rēķinu sūtīšanu pa e-pastu pilnīgi visiem klientiem. Mēs to varam darīt arī tikai noteiktai klientu kategorijai. Kontaktu kategorijas, jā. Tātad kontaktu kategorijās jūs varat piešķirt tātad konkrētiem klientiem kategoriju, kuriem jūs vēlaties sūtīt šos e-rēķinus, un te tad atkal ir iestatījums. Vai nu mēs izmantojam noklusēto, tātad šobrīd man palika, ka nesūtīt, vai nu es ieslēdzu vienai klientu kategorijai iespēju pievienot šos e-rēķinus. Tas ir vēl viens variants, nu, un, protams, pašā klienta kartiņā, ja mēs atvērsim šo klientu, tātad pašā klienta kartiņā mēs arī varam norādīt, ka varbūt mēs gribam tikai un vienīgi šim vienam klientam nosūtīt e-rēķinu, un tikai viņam vienam to darīt, tad es šobrīd arī ieslēgšu un paskatīsimies, kā tas notiek. Tātad man ir rēķins šim klientam, un veidojot e-pastu, es gribu nosūtīt šo rēķinu klientam. Tātad, kā es teicu, mēs nevaram izmantot šo Outlook podziņu. Mums ir jāsūta no
iebūvētā e-pasta un spiežot sūtīt. Rēķins ir nosūtīts. Nu, pamēģinam paskatīties, kas man ir atnācis. Tātad man jau ir divreiz nosūtīts. Tātad atnāk 2 faili. PDF failiņš un e-invoice, tātad e-rēķins. Lūk, ja mūsu valsts pārvaldes iestāde pieprasa e-rēķinam piegādi e-adresē, tad šis manuālais veids, kā jūs to varat veikt, ir lejupielādējot e-rēķinu uz savu datoru. Tātad no rēķina es taisu e-rēķina eksportu un saglabāju savu datoru. Nu, un tālāk tad dodos uz e-adresi, veidoju šo sūtījumu un augšupielādēju e-rēķinu uz e-adresi. Jā, nu tad mums paliek vēl pārunāt saņemšanas pusi. Ja nu kāds jau sāk saņemt šos e-rēķinus, tad saņemšana notiek caur modulu integrācija. Modulis integrācija, tātad klienti, kas jau strādā ar Hostpocket integrāciju vai ir pieslēguši jau Unified Post integrāciju, tātad rēķinus arī jau saņem dokumentu iesūtnē. Visi e-rēķini jums nonāks dokumentu iesūtnē. Tas ir reģistrs, starpreģistrs, no kura jūs tālāk veidojat piegādātāja rēķinus. Šos e-rēķinus jūs varat importēt manuāli. Pamēģināsim importēt manu sagatavoto rēķinu. Tātad es sagatavoju realizācijas rēķinu, un ja es viņu vēlreiz importēju iekšā, paskatīsimies, kas man sanāks. Nu, par cik mūsu iesūtne ir dikti gudra, viņa saka, ka šis ir realizācijas rēķins, viņa veids ir rek, ja tādu, kādu mēs sagatavojām, un ko tad mēs šeit redzam? Mēs redzam, ka realizācijas rēķinam tātad mums ir atpazīts klients, un mums ir atpazītas arī rindas. Mums ir atpazītas likmes, un kas šeit vēl mums ir? Mums ir artikula nosaukumi tādi, kādi viņi ir bijuši pašā e-rēķinā. Tas ir tas, ko mēs saņemam, un pielikumā nav mums šis XML, bet vēl viens variants ir, ka šajā, varbūt, ja jūs esat redzējuši Tele2 e-rēķinu, piemēram, tad viņam pašā XML failā ir iekodēts arī attachments, jeb šis PDF attēls, un tādā gadījumā, ja jūs viņu importējat iekšā, tad pielikumā būs arī PDF. Lūk, tas ir par tātad par e-rēķinu saņemšanu. Tālāk jūs attiecīgi veidojat šo realizācijas rēķinu šajā gadījumā, bet mums jau tāds ir, mēs varam veidot piegādātāju rēķinu. Lūk. Un ja jūs saslēdzat Moneo ar e-rēķinu operatoru, tad visdrīzāk, ka jums būs automātiska šo e-rēķinu saņemšana vai nu reiz dienā, vai reizi stundā, vai cik bieži jums vajag. Un šobrīd parādīšu ar apkalpošanu, tātad dokumentu lūk ielāde no Unified Post notiek caur apkalpošanu, bet tātad, ja jūs to uztaisat automātiski, tad šie rēķini jums tātad birst iekšā dokumentu iesūtnē. Tātad, lai jūs automātiski saņemtu no Unified Post šos rēķinus, jums ir vajadzīga šī API atslēga, ko jūs iegūstat tad, kad jums ir parakstīts līgums ar Unified Post. Nu tā. Šis ir ātros vilcienos tas, ko es gribēju stāstīt par e-rēķiniem. Es ceru, ka ir mazliet skaidrs. Mēs droši vien varam ķerties pie jautājumiem. Es gribēju vēl pieminēt, jo viens no klientiem jautāja man vakar par tādu iesniegumu uz valsts digitalizācijas ministriju, kurā ir jānorāda e-rēķinā
savs e-rēķina nosūtīšanas kanāls un vai tas ir jāizpilda, klients prasa. Un tajā iedziļinoties, es saprotu, ka šādu iesniegumu jums prasīs tajā gadījumā, ja jūs gribat savu uzskaitas sistēmu saslēgt ar e-adresi. Tātad šobrīd man nav savienojuma ar e-adresi, kas varbūt tas tiks izveidots tuvākā pusgada laikā. Mēs uz to skatāmies un vērtējam un mēģinam saprast, kuri risinājumi ir izdevīgāk mūsu klientiem. E-adrese šobrīd ir ar ierobežotām funkcionalitātēm. Caur e-adresi šodien nevar nosūtīt rēķinu uzņēmējiem, tikai tātad valsts iestādē. Šobrīd caur e-adresi nevar nosūtīt rēķinu ārpus Latvijas, tātad tur ir daudz ierobežojumi, mēs uz to skatāmies. E-adreses pārvaldnieki sola, ka viņi šo sistēmu attīstīs, taču cik ātri, cik daudz tur būs iekšā, mēs to prognozēt nevaram, tāpēc šobrīd šī savienojuma nav. Laura jautā, kurā brīdī tiek nosūtīti rēķini, piemēram, no Moneo uz starpnieku? Kad klients izraksta Moneo Go, vai kad klients izrakstītie rēķini no Moneo Go ienāk Moneo? Tātad tieši par pašu Moneo Go. Šobrīd savienojums ar starpnieku ir procesā, un visdrīzāk, ka šo nosūtīšanu uz starpnieku jūs varēsiet kontrolēt. Vai tas notiek pie rēķina grāmatojuma, vai tas notiek tad, kad jūs nospiežat pogu sūtīt. To jūs varēsiet kontrolēt. Protams, ka mēs gribētu to automatizēt un tātad kontrolēt, izsūtīt šos rēķinus, lai mēs zinām, kas tad ir nosūtīts. Un ar Moneo Go, tātad Moneo Go darbosies tieši tāpat kā Moneo. Kā jūs iestatīsiet šo e-rēķinu izsūtīšanu, tā tas notiks arī Moneo Go. Šobrīd tātad tas, ko es parādīju, tas notiek caur e-pastu, ieslēdzot šo rēķinu sūtīšanu pašā Moneo un tālāk veidojot rēķinus šim klientam no Moneo Go. Šis XML tātad pievienosies. Ja jums nav iestatīta šī sūtīšana pa e-pastu, tad viņš nepievienosies. Tātad Moneo Go, tā ir Moneo sistēma, tikai tā ir pārlūkā, viņa darbojas tieši tāpat kā pats Moneo. Zīle raksta, mēģināju caur e-adresi, bet rādīja daudz kļūdu un nesanāca. Es domāju, ka tad šis komentārs ir par šo faila augšupielādi. Es arī esmu redzējusi kļūdas. Mēs strādājam, lai šo kļūdu nebūtu. Es lūgtu pacietību. Es arī zinu, ka arī nākamās nedēļas versijā būs jauni papildinājumi. Droši vien visgudrākais būtu nogaidīt vēl 2 nedēļas un tad vēlreiz mēģināt uz e-adresi augšupielādēt šo e-rēķinu, un tajā gadījumā, ja tur ir vēl kļūdas, tad tās arī taisīt screenshotiņu un sūtīt uz klientu atbalstu un skatīties, mēs palīdzēsim saprast, vai kādi dati tur trūkst. Tātad, ja grāmatvedim un klientam ir Moneo, mums taču nevajag Go. Nē, tad jums nevajag Go, jo jūs klients jau taisa rēķinus Moneo. Lelda jautā. Lelda nevis lautā, bet viņa stāsta, ka viņa jau ir pamēģinājusi pēc Moneo atbalsta lapā norādītajiem instrukcijām izveidot šo e-rēķinu un nosūtīt, un viņai viss izdevās. Gan saņemt, gan nosūtīt e-rēķinu, un viss sanāca. Tas mūs ļoti priecē. Paldies par šādu komentāru. Vai atnāk paziņojums no Moneo, ka saņemts automātiski e-rēķins? Šobrīd nekādu paziņojumu Moneo mums nav. Droši vien var iestatīt e-pasta paziņojumus. Jūs redzat šos saņemtos jaunos e-rēķinus. Tātad, ja jūs viņus saņemat caur starpnieku un viņi automātiski ienāk jūsu grāmatvedības sistēmā, jeb Moneo, jūs viņus tātad integrācijā redzat zem statusa tātad sagatavots. Tie ir visi ienākušie, bet neapstrādātie e-rēķini. Tātad te ir komentārs no Antras, ka caur jūsu serveru adresi sūtītie rēķini ļoti bieži nesasniedz klientu. Iespējams iekrīties spamā vai kaut kur citur. Katrā ziņā rezultātu palielina darba apjomu un komunikāciju ar klientu. Caur Gmail serveru sūtītie vienmēr ir nonākuši pie klienta.
vai arī e-rēķinu varēs sūtīt caur citiem e-pastiem, ne no jūsu servera. Tātad e-rēķinu varēs sūtīt caur jebkuru SMTP e-pasta serveri, vai caur mūsu, vai caur jūsu, bet jums viņš ir jāiestata pašam, jāatcerās nekad nemainīt paroli, jāatcerās, ka viņam var arī beigties kaut kādas tur servera vietas un tā tālāk, un tad šie e-rēķini var atkal nenonākt. Tas parastās ierastās, nosauksim viņas par problēmām, ar ko mēs saskaramies tad, kad klients lieto savu e-pasta serveri, un tāpēc mēs esam iestrādājuši šo Moneo serveri iekšā, lai no tā izvairītos, bet, protams, mēs nekad nevaram garantēt, ko darīs saņēmēja e-pasts, kā viņš viņu saņems, kurā folderī viņš viņu ieliks, un tā tas ir, ka varbūt šie e-rēķini nenonāk tieši inboxā. Jeb arī, ja jūs jau zinat, kuram klientam tas tā notiek, tad ir jāpalūdz, lai šis klients šo konkrēto e-pasta adresi pievieno savam kontaktu sarakstam. Ļona jautā, vai šie kodi piemērvienībām PVN likmēm nonāks automātiski vai manuāli katram jāraksta iekšā. Ja es pareizi saprotu, jā, te arī Kārlis ir atbildējis, ka šie e-rēķinu kodi tiks izplatīti automātiski un tikai tad, ja jums ir specifiski PVN kodi vai specifiskas mērvienības, kas nav standarta iestatījumos, tad jums šajos ierakstos būs jāpievieno šī e-rēķinu kodifikācija, kuru mēs jums arī varam palīdzēt atrast. Tātad Sintija jautā, labdien, vai no integrācijas sadaļas, jeb dokumentu iesūtnes rēķins tiek pārvietots uz realizācijas piegādātājs bloku un tur grāmatots? Jā, varbūt, jā, man vēl būs laiks, un es parādīšu, protams, ka no integrācijas šis ieraksts, no šī integrācijas ieraksta tiek veidots tieši tā, vai no realizācijas vai piegādātāja rēķins, tāpat mēs no Cost Pocket dokumentiem, jeb čekiem veidojam arī avans norēķinu, kur jūs tad tālāk viņu grāmatojat, pievienojat kontus un darbojaties tāpat kā vienmēr ar ienākošajiem piegādātāja rēķiniem. To es parādīšu pēc brītiņa. Un tā Ļona vēl prasa, kāda ir būtiskākā atšķirība starp Moneo un Moneo Go. Lielākā atšķirība, tad pirmkārt, es droši vien pateikšu, ka nākamnedēļ mums ir webinārs tieši, kas veltīts grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem tieši par Moneo Go. Kā uzsākt to lietot, kā veiksmīgāk sadarboties ar klientu, un es ieteiktu tam pieslēgties un uzzināt vairāk, bet kopumā lielākā atšķirība ir tajā, ka Moneo Go ir pārlūkā un mazajiem klientiem nepatīk lejupielādēt un instalēt programmas savu datoru. Tas nozīmē arī, ka kā klients var veidot rēķinus arī uz sava telefona. Un tas vēl nozīmē to, ka šajā produktā funkcionalitāte ir ierobežota. Jūs negaidat, ka tur būs pilnīgi visi lauki, visas sadaļas, atskaites, eksporti, importi un pārējās lietas, ko jūs redzat lielajā Moneo. Nē, Moneo Go ir tieši sistēma, kas veidot uzņēmējumu, lai viņš varētu pārvaldīt savus rēķinus. Tātad izveidot rēķinu, izveidot klientu, atzīmēt rēķinu, kā samaksātu, un ar to arī praktiski viņa darbiņš beidzās, un tas pats ar piegādātāju rēķiniem. Viņš varētu reģistrēt rēķinus, pievienot pielikumu, samaksāt rēķinu, izeksportēt maksājumu uzdevumus uz banku, un ar to viņa darbiņš Moneo Go beidzās, un pārējo jau veids grāmatvedis. Astrīda jautā, lai saņemtu e-rēķinus integrācijas modulī, vai ir jābūt noslēgtam līgumam ar starpnieku. Tātad vēlreiz apkopojums. Integrācijas modulī jūs varat saņemt e-rēķinus divos veidos. Viens, jūs varat saņemt tos automātiski, tad, ja jums ir noslēgts līgums, vai jūs to darat caur e-rēķinu operatoru. Tad šie rēķini jums iebirst sistēmā paši automātiski, ja, pie noteiktiem iestatījumiem. Otrs variants,
integrācijas modulī jūs varat saņemt e-rēķinus, tos manuāli ieimportējot. Manuāli ieimportēt XML failus. Ja jūs tādus saņemat, saliekat vienā mapītē, un tad, kad jūs esat gatavi grāmatošanas darbam, tad jūs viņus visus ievelkat iekšā, ieimportēt, un viņi iebirst iekšā integrācijā. Tā tad Ieva jautā, tas nozīmē ielādēt e-rēķinu, vēl papildus klāt būs jāpievieno PDF, lai vēlāk redzētu, kas tas bija par rēķinu. Automātiski tas nebūs. Ielādējot e-rēķinu. Jā, tas to nozīmē. Ja jūs esat saņēmuši divus failus atsevišķus, tad jums, ja jums tas ir nepieciešams, jūs liekat klāt arī PDF failu. Ja jūsu piegādātājs jums ir atsūtījis e-rēķinu, kurā ir iekodēts PDF fails, tad jums tas nav jādara, jo šo PDF-u sistēma automātiski pievienos pielikumā tajā brīdī, kad viņi importē XML failu. Jā, es taču apsolīju parādīt, kā notiek rēķinu veidošana. Kā notiek rēķinu veidošana no integrācijas ieraksta. Tātad dokumentu iesūtne. Pamēģināsim šo. Tātad mums ir realizācijas rēķins, mums ir rindas, es saku izveidot ierakstu un saku apstiprināt. Un turam īkšķus, viņš saka izveidots, lūk, šāds te ieraksts, kuru es ar F2 varu atvērt, un man ir izveidots rēķins, klients un visi pārējie dati. Man nav artikulu, jo, diemžēl, artikulu apmaiņa caur e-rēķiniem šobrīd nenotiek. Nu, no piegādātājiem vai nu mums ir pašiem, tālāk šie kodi ir jāpievieno, ja? Mēs saņemam tikai rindas. Tas ir pa piegādātāju rēķinu. Pamēģināsim paskatīties. Tagad es atcelšu to izveidoto rēķinu. Es paskatīšos, vai mans klients ir arī piegādātājs. Viņš ir arī piegādātājs. Pamēģināsim izveidot piegādātāju rēķinu. Tas būs mazliet triks. Vai mums tas izdosies? Nu jā. Mēs varam arī izveidot tātad no iesūtnes ierakst arī piegādātāju rēķinu. Šajā gadījumā šis ir mans piegādātājs. Šeit ir summas. Un tālāk mēs veicam jau kontu pievienošanu un grāmatošanu. Nu, lūk. Nu, pa šo laiku mums ir vēl pāris jautājumi čatā. Kā var iekodēt PDF e-rēķina, e-rēķinā, ko es pieminēju? Mēs uz to skatāmies. Iespējams, ka arī Moneo iekodēs klāt šo PDF rēķinu, lai jūs sūtot XML rēķinu savam klientam, viņam nosūtītu vienā failā abas divas lietas. Taču, ja jūs saņemat rēķinu un tur iekšā nav šī attachmenta, jeb šī PDF, kas ir iekodēts, jūs to nevarēsiet dabūt. Jūs varēsiet tikai dabūt šos datus. Nu, tad, protams, ja jūs gribat, jūs varat priekšskatīt iesūtnes ierakstu, uzģenerēt tādā veidā šo PDF, bet tātad tas, ko jūs saņemat no saviem piegādātājiem, tas ir tas, ko jūs saņemat. Ja tur nav šī PDF, tad jūs to nevarat iegūt. Tātad tas pats jautājums, vai mums būs šis PDF. Mēs uz to skatāmies, kad tas būs. Es jums šobrīd apsolīt nevaru, bet tas droši vien pirmajā brīdī būtu jauki, kamēr visi grāmatveži aprod ar šo datu apmaiņu, jo droši vien sākumā grāmatveži saka, ka viņiem ir mazliet bail no šiem datiem, vai tas ir tiešām tas, kas man ir atsūtīts, vai viss pareizi ir atnācis. Kopumā, protams, ja mēs domājam par to, kad šo datu pārsūtīšanu veiks divas grāmatvedības programmas un starpnieks pa vidu, tad droši vien tur vairs nav vietas šim PDF-am. Tur būs tikai un vienīgi dati, bet mums pie tā viss ir jāpierod, un droši vien sākotnēji šis PDF mums dod tādu drošības sajūtu. Ja tiek izmantots ko Pocket, bet nākotnē tiks saņemti e-rēķini, kāda būs nākotnes dokumentu plūsma?
vai tie patiešo iekritīs manajā programmā un Cost Pocket kļūst liekas. Es zinu, ka Cost Pocket kā kompānija pats ir e-rēķina operators, bet viņš nav operators Latvijā. Es domāju, ka tikpat veiksmīgi jūs varēsiet šos e-rēķinu failus pārsūtīt uz Cost Pocket sistēmu, un es tagad negribu baigi solīt citus kompānijas vietā, bet es domāju, ka viņi tiks galā arī ar e-rēķina datiem un pārsūtīt viņus tālāk ierastajā plosmā. Un, protams, paši čeki, ko mēs fotografējam joprojām Cost Pocketā, viņi šobrīd nekļūst par e-rēķiniem, tā kā čeku digitalizācija joprojām būs Cost Pocket darbiņš. Vai ārpakalpojumu grāmatvedim ir jāslēdz līgums ar e-rēķinu starpnieku, vai tas ir jādara katram klientam atsevišķi. Un man nav pilnīgas pārliecības par to, ka tur ir vajadzīgs kaut kāds autentifikācijas, bet to es nezinu. Es domāju, ka tas ir ļoti labs jautājums, ko es varu noskaidrot no šobrīd, teiksim, no Unified Post un nākt jums ar atbildi, tikai es neredzu, kas jautāja Innovatio. Varbūt tad var arī uz help uzrakstīt mums, lai mēs varam uz to atbildēt. Linda jautā, kas notiks ar avans rēķiniem. Pēc likuma ir nevis, kad izraksta, bet kad apmaksā, bet tagad. Pēc likuma ir nevis, kad izraksta, bet kad apmaksā. Tātad priekšapmaksas avans rēķini arī ir iespējams. Priekšapmaksas rēķinu ir iespējams sagatavot kā e-rēķinu. Tam ir speciāls rēķina veids ar speciālu e-rēķina kodu, un jums šis dokuments faktiski ir dokuments samaksāšanai, ar kuru jūs paziņot klientam, kā jūs gaidat naudu. Līdz ar to es domāju, ka avansa rēķins ir ļoti labs e-rēķins. Ja avansa rēķinam arī būs nepieciešams XML forma vai nebūs nesakritība. Es šobrīd nevaru saprast, kur varētu būt neskatība, jo mēs arī šobrīd taisam priekšmaksas rēķinu un pēc tam parasto rēķinu. Rēķinam jāsaglabā cilvēku lasāmais formāts. Ja ir pieprasījis iesūtīt rēķinu, viņi neņems tikai datu failus. Lūdzu, jautājumu šo jautājumu vid. No 26. gada visi rēķini jau nonāks vid. Jebkurā gadījumā tātad es pieņemu, ka viņi pat vairs neko nejautās mums. Jā, vēl viens tas pats jautājums, ka PDF-am taču ir jābūt. Nē, es nekur neredzu šādu atsauci, kā viņam ir jābūt pēc likuma. Kā vadītājs var redzēt apmaksājumā rēķina saturu, ja tas ir XML un ielādēs grāmatvedības programmā, kur pats, piemēram, nepārvalda. Tas ir ļoti labs jautājums. Tātad e-rēķinu ienākšana mūsu dzīvē digitalizē mūsu ikdienu. Tas nozīmē vai nu grāmatvedis tādā gadījumā saņemot šos datus savā grāmatvedības programmā, vai nu viņš eksportē to uz Exceli un sūta vadītājiem, vai arī jūs ļoti labi varat iedot šo piekļuvumu NeoGo, un tur vadītājs redz šos rēķinus. Rēķina saturs atnāks vienkārši nevis smukā PDF lapiņā ar kaut kādiem logotipiem, viņš atnāks datu formā, jeb tātad aizpildīti dati. Tad jums tāpat jārēķinā ir rindas, jūs saņemsiet rindas, un vadītājs redzēs šīs rindas, aprakstu tātad šo pakalpojumu, kas šajā rēķinā ir ievietots, par ko ir šis rēķins. Viņš redzēs rēķinu rindas, tā kā mēs skatījāmies iesūtnē. Viņš redzēs kopsumu, viņš redzēs piegādātāju. Tas ir tas, kas būs redzams datos, tas nebūs redzams PDF formātā. Ja vadītājiem droši vien arī sākumā varbūt nebūs ierasts, ja, tad tas nozīmē, ka grāmatvedim būs jāveido kaut kāds Excel. Ļoti labs risinājums, kā es vēlreiz saku, ir šis man NeoGo, kur pārlūkā var šos rēķinus uzreiz redzēt, un grāmatvedim nav papildus darba, papildus Excel vai papildus e-pasti,
vadītājs var pieslēgties un redzēt šos rēķinus. Tāpat, ja jums ir uzņēmumā kaut kāds process, kur vadītājs apstiprina kaut kādus rēķinus, kurus mēs tagad maksāsim, kurus nemaksāsim, kurus mēs grāmatosim, kurus negrāmatosim, tas nozīmē arī mums ir jādod šī piekļuve pie Moneo datiem. Tātad pašā Moneo jau ir apstiprinājuma process, kurus jūs varat ieslēgt, vai jūs to varat darīt caur Moneo Go, kur jūs varat šos rēķinus atzīmēt kā apstiprinātus vai kā grāmatotus, vai iekrāsot kādā krāsā, kur vadītājs var dot šo uzdevumu grāmatvedim. Tātad Ramona raksta, ka problēma ar avansa rēķiniem ir tāda, ka deklarē viņus tad, kad tiek veikta apmaksa, bet tas var nenotikt vienā dienā. Man liekas, ka Vita vēl domā, kā to risināt saistībā ar likumdošanu. Jā, kopumā e-rēķins nemaina mūsu darbu ar rēķiniem, ar avansa rēķiniem, ar grāmatošanu, ar PVN uzskaiti. E-rēķins maina tikai un vienīgi paša rēķina faila formātu, līdz ar to mums nebūtu jāuzdod šādi jautājumi, jo kopumā nodokļu uzskaitē nekas nemainās. Lūgums precizēt, vai e-rēķins attiecās tikai uz pakalpojumu rēķiniem, vai arī, ja tiek piegādāta pārdota prece. Tātad e-rēķins attiecās uz pakalpojumiem un uz precēm tajā gadījumā, kad jūs veidojat rēķinu samaksāšanai. Tātad gan par precēm, gan par pakalpojumiem, ja Sintijai ir klienti, kas šos rēķinus sūta uz valsts pārvaldes iestādēm, šie rēķini ir jānoformē kā e-rēķins. Webināra sākumā es runāju, ka pavadzīme kā preču nosūtīšanas dokuments nav e-rēķins. Tas nozīmē to, ja jūs man neotaisat no noliktavas, no nosūtīšanas ieraksta, jūs taisat rēķinu, kas ir pavadzīme. Jūs tikpat labi varat uztaisīt no viņa e-rēķinu un nosūtīt tur, kur viņam ir jānonāk, bet pašu pavadzīmi, kurā ir saraksts ar precēm, kurā ir artikulu kodi, kurā ir derīguma termiņi un citas lietas, jūs sūtat tāpat kā līdz šim, PDF formātā, vai varbūt kādam ir EDI savienojums, tad jūs sūtat viņu caur EDI. Tātad pavadzīmju apritē arī pārmaiņu nav, viņas tāpat uzstās kā līdz šim. Vienīgā pārmaiņa ir tā, ja mēs līdz šim kādreiz sūtījām pavadzīmi, kas bija gan pavadzīme, gan rēķins vienlaikus, tad šobrīd mums sanāk, ka būs jātaisa vēl viens dokuments, šis e-rēķins, lai izpildītu likuma prasības. Tas ir tas, kā es to saprotu. Tā, nu, laikam būšu tikšus līdz jautājumu beigām. Jā, paldies par webināru, saka Ļona, un jā, paldies par labajiem vārdiem. Liels prieks strādāt ar grāmatvedības programmu, kuru izstrādātāji sako līdzi visiem jaunumiem. Paldies, tas mums priecē to dzirdēt. Paldies visiem, kas šodien pieslēdzās un izturēja līdz galam. Es jums visiem novēlu izturību e-rēķinu ieviešanā. Es jūs visus gribu nomierināt, lai jūs neesat satraukti. Man jau noteikti jums palīdzēs tikt galā ar e-rēķiniem.